Debes Tēvs, pateicos Tev par to, ka varam satikties uz neilgu laiku arī šādā formātā, un īpaši, kad tas notiek katru vakaru, kad var kopīgi lūgt jaunieši un meklēt Tavu vadību un saprast to, kas ir mīlestība un kādas tās dažādās izpausmes, un arī to, ko mēs šodien runāsim par piedošanu. Jēzus vārdā, amen. Tā, vakardien, par ko bija vakardien? Par ko jūs runājat? Jānis vadīja. Viņš man atsūtīja balziņu par to, kā gāja. Tā kā, tā kā es visu zinu. Bet par ko jūs runājat vakardien? Kāds, kas vakardien bija, pasaka kaut ko jūs atceraties? Bija kaut kas par mīlestību, bet tieši ko es neatceros. Jā, ļoti labi. Tas jau ir labi. Jā. Nu, principā katru dienu šeit ir kaut kas par mīlestību. Nu, es, protams, Jā. nezinu tieši, ko jūs runājat, bet tas, kas ir dots materiālā, kas bija atsūtīts vadītājiem, ka mīlestība ir, nu, kā pateicība vakardien. Būt pateicīgiem. Pateikt paldies. Nu, varbūt arī runājot par to, varbūt par kaut ko citu. Bet katrā ziņā šodien ir par piedošanu. Mīlestība ir, nu jā, piedošanas pamatā ir mīlestība. Varētu teikt tā. Nu, mums vajadzīgs izlasīt divas raksturvietas. Viena būs garāka un viena būs drusku īsāka. Pavisam īsa. Vajadzētu, ka jūs atvērtu šīs raksturvietas, un tad kādam es palūkšu izlasīt. Tā kā es pats raksturvietas nelasīšu skaļi, to noteikti vajadzēs kādam izlasīt no jums. Un pirmā raksturvieta ir no Pāvila 1. vēstules korintiešiem, un 16. nodaļas 14. pants. Tas ir jaunā derībā ar apstuļu darbi, vēstuli romiešiem, un tad ir arī vēstules korintiešiem, abas divas. Jā. No 14. vai tieši 14. pāns? Tieši 14. Ja tu esi atvērus, tu varētu izlasīt viņu. Viss jūsu starpā, lai notiek mīlestībā. Jā, nu jaunā tulkojumā rakstīts ļoti līdzīgi, drusciņ citāk, tas, kas man atvērts ir, un tur rakstīts viss, ko jūs darāt, lai notiek mīlestībā. Viss mūsu starpā vai viss, ko mēs darām, lai notiek mīlestībā. Ļoti, ļoti labs moto, tāds dzīves moto un tā, kurš gan negribētu visu darīt mīlestībā, pret visiem atteikties mīlestībā, visas grūtības un problēmas risināt mīlestībā, nu, perfekti. Es domāju, katrs cilvēks vispār varētu to vēlēties, un noteikti arī īpaši katrs no tiem, kas iepazīst Dievu, ir kaut kādā procesā uz Dievu iepazīšanu, un ir, vai sauc sev, vai vēlās saukt sev par kristieti. Noteikti, ka vēlētos, lai tas tā notiktu. Jo nu, tas būtu tikai normāli, tāpēc, ka kristietis vispār savā būtībā viņš vēlas vairāk iepazīt, kā tas ir, un saprast, kā viņš var dzīvot mīlestībā, tāpēc, ka tad, kad mēs nonāksim debesīs, tad tur nebūs vairs nekāds ļaunums, tur tiešām būs tikai mīlestība. Un debesīs mēs nonāksim tad, ja mēs būsim gatavi tam jau šeit uz šīs zemes, būsim pieradinājuši sev pie tā, atradinājušies no grēka, no ļaunuma, no visām tām lietām, kas saista cilvēku šeit uz zemes, kas rada viņiem atkarības, grūtības, kas bojā viņa attiecības. Ja mēs no tā sāksim atradināties jau šeit un tagad, tad mums vispār debesīs būs interesanti, mums tur būs saistoši. Jo citādāk, ja mēs tur nonākam un tur ir viss tagad tikai mīlestība, tur nav nekas cits. Ko mēs tur pēkšņi darīsim? Mēs būsim pieraduši pie tā viss, kas ir šeit uz zemes. Mums tur vienkārši viss liksies svešs un nebūs nekas tāds, ko darīt. Protams, jā, ir Bībelē šis stāsts, jeb apsolījums, ne tikai stāsts, bet apsolījums par to, ka mums nebūs vairs grēcīgā miesa debesīs, kad viņi tiks paņemti prom, un tas vairs nebūs, ja es to pārradīšu no jauna. Bet mūsu paša būtība, kāda mēs esam kā cilvēki, kāds ir mūsu raksturs, mūsu ilgas, tām jau jātiek pārveidotām šeit.
Protams, tas ir process, kas notiek, tas nav tāds vienas dienas darbs, un tagad mēs esam pārveidoti, un mēs esam gatavi. Un tagad veriet tikai vaļā debesu vārds, un mēs nākam tur iekšā. Bet tas ir process, kuram jānotiek. Un tāpēc šeit tas, viss, ko jūs darāt, lai notiek mīlestībā, tas ir tas, uz ko mums vajadzētu tiekties, iet, ko meklēt. Protams, ka vienlaicīgi jāatzīst, ka tas ir ļoti liels izaicinājums un ļoti grūti. Ja es skatos savu dzīvi un to, kāda ir mana ikdiena, jā, protams, tur nedēļas nogales vai tur mierīgs laiks kopā ar ģimeni, tas ir viens stāsts, jā. Bet tāda ikdienas lietas ir grūti darīt visu mīlestībā. Pilnīgi, tas ir ļoti liels izaicinājums priekš manis, bet es pēc tā ilgojos. Es ilgojos, lai tas manā dzīvē būtu vairāk un vairāk un vairāk. Un, protams, ka tas ir lēns ceļš un daudzām lietām, kas mums ir, un kā mēs esam iemācījušies domāt savās domās, kā mēs esam iemācījušies redzēt citus. Tām ir jāmainās. Tā ir tā uztveres, ja angliski ir tas paradigmas, domāšanas veida maiņa. Ļoti, ļoti grūts un lēns process. Jā. Tad mums ir vēl otra raksturvieta, ko mēs kopīgi izlasīsim. Un tā ir ļoti nedzirdēta raksturvieta no Bībeles, ļoti nedzirdēts stāsts. Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā to var atrast. Bet mēs paskatīsimies tieši, kur šajā stāstā ir runa par piedošanu. Lūkas evaņģēlija 10. nodaļā un tur no 25. panta. Mums vajadzēs no 25. līdz 37. lasīt. Mēs varētu darīt tā, ka 5 pantus izlasīs kāds, un pēc tam nākamais 5, un tā, kamēr viņi būs beigušies. Tā kā Lūkas evaņģēlija 10. nodaļa, no 25. panta, kāds varētu izlasīt pirmos 5 pantus. Es varu izlasīt. Un redzi, kāds likumzinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt sacīdams: skolotāji, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja: kā ir bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja: mīli Kungu savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties Jēzum jautāja: un kurš ir mans tuvākais? Nākamais lasītājs. Nākamie 5 panti. Tad Jēzus atbildēja un sacīja: kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādami viņu pusmirušu guļam aizgāja. Bet nejauši kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņš aizgāja garām. Tāpat arī kāds levīts nāca gar to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams tuvojās viņam un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Un piegājis, viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajās eļļu un vīnu. Pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis 2 denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams: kop viņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams es tev to atdošu. Kurš no šiem 3 cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās? Tāds atbildēja: tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus uz to sacīja: nu tad ej un dari tu arī tāpat. Jā, paldies. Bija diezgan nedzirdēts stāsts, vai ne? Nekad nebija dzirdējuši šādu no Bībeles. Jā, viens no vispopulārākajiem Bībelēm stāsts par žēlsirdīgo samarieti. Par ko tad īstenībā ir šis stāsts? Noteikti jūs esat domājuši un lasījuši. Nedaudz padalīšos ar to, ko es domāju par šo stāstu un ko es pārdomājis. Šeit interesanti tas, ka pie Jēzus nāk šis likuma zinātājs, un viņš sāk pārbaudīt Jēzu, un viņš prasa, kas man jādara, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Jo tas bija viņiem, jūdiem, jautājums tāds tajā laikā ļoti populārs, un arī cilvēku, un gan kā sabiedrībai,
jautājums bija, kas tad ir tie cilvēki, kas ir cienīgi uz mūžīgo dzīvību? Un viņiem bija noteikts viedoklis par to, kas ir tie cilvēki, kas ir cienīgi. Un tur arī Jēzus vēlāk viņus nosauc tos cilvēkus. Kā jūdi domāja, kas tad ir cienīgs iemantot mūžīgo dzīvību. Un tā arī bija tā viņa paradigma un domāšana, kā viņiem likās. Un otra lieta, ka tās arī bija jautājums, kas bija ne tikai kā sabiedrībai, bet arī individuāli. Katram šī nav vienīgā vieta, kur tiek uzdots šāds jautājums. Atcerieties, arī vēl bagātais jauneklis arī Jēzum jautāja principā to pašu jautājumu, un arī Nikodēms jautāja to pašu jautājumu. Tā bija tā lieta, kas viņiem, kas dziļi sirdī, un tas nekad nav mainījies, kas cilvēkiem vienmēr ir bijis šis jautājums, bet vai es esmu glābts? Un iespējams, ka arī jūs, un es principā ticu, ka jūs arī domājat par šo jautājumu, un tas arī jūs varbūt vai satrauc, vai nomāc, un tas varētu būt viens no jautājumiem, ko, ja mums būtu iespēja Jēzum uzdot, tas varētu būt viens no pirmajiem jautājumiem, ko mēs viņam jautājam, bet vai es esmu glābts? Vai kas man jādara, lai es tiktu glābts? Un tas ir šis jautājums, ko lai es daru, lai iemantot mūžīgo dzīvību. Un Jēzus viņam atbild pavisam vienkārši, kas ir šis baušļu apkopojums. Pirmie 4 ir attiecības ar Dievu, un nākamie 6 ir attiecības vienam ar otru. Un viņš pats to atbild, ka tā ir rakstīts, un Jēzus viņam saka, pareizi, viss kārtībā. Dari to, un tu dzīvosi. Nu, šeit varētu arī beigties saruna, bet šis likumzinātājs, nu, tāds īpaši, kā teikt, zinošs ir. Un viņš zina īpaši āķīgs jautājums, un tajā laikā tāds, jo gudrāks cilvēks tu biji, jo labāks jautājums tu varēji izdomāt. Un viņš pajautāja jautājumu, kurš ir mans tuvākais. Tas ir tāds, tagad gan es ieiedzinu stūrī. Kurš tad ir tas mans tuvākais? Jo, viņiem, kā jūdiem, bija noteikti priekšstati par to, kas ir mans tuvākais. Kas tad ir tas, kas būtu jāmīl? Un šeit arī jautājums ir priekš mums, ko mēs mīlam un ko mums ir vieglāk mīlēt. Protams, savus draugus un tos, kas ir mūsu ģimenē, ja viņi nav īpaši kaitinoši, kā reizēm, protams, mēdz būt viņi kaitinoši, bet tā kopumā, ja mēs tomēr mīlam tos cilvēkus, mēs varam viņus sāpināt, mēs varam varbūt pret viņiem kaut kā pieradumu pēc, tāpēc, ka mēs pie viņiem esam pieraduši, kādreiz nejauki attiekties, parādīt sliktāko no sevis, bet tomēr mēs viņus mīlam, mēs viņiem varam palūgt piedošanu. Un tas ir, vismaz man, tas ir salīdzinoši viegli palūgt piedošanu kādam no savas ģimenes vai savam draugam kādam, parunāties ar viņu un atzīt kaut kādas savas kļūdas, tāpēc, ka es zinu, ka viņi man pieņem un viņi man mīl tāpat jebkurā gadījumā. Man nav jāuztraucās par to. Bet te, ja mēs skatāmies plašāk jau sabiedrībā, varbūt ar kolēģiem vai cilvēkiem, ko mēs vispār kaut kādā veidā norakstam, kaut kādu sabiedrības grupu. Jo šis ir jautājums, un šī līdzība ir par to, kādas sabiedrības grupas mums ir grūtāk uzskatīt par saviem tuvākajiem. Un kā mēs attiecamies pret viņām, vai mēs viņus patiešām mīlam. Bet tas pats, tāpat galvenā lieta, protams, sākās no 30. panta, kur Jēzus, kā jau viņš to bieži dara ar saviem stāstiem un savām uzrunām, viņš pilnībā sagrauj un pilnībā salauž vispār cilvēku uztveri, kā viņi skatījās tajā laikā uz lietām. Un mums varbūt tā lasot, tas uzreiz tā neiekrīt acīs, bet viņiem, tiem, kas klausījās, tad viņi es iedomājos, viņi pilnīgi sastinga, vai viņi sāka trīcēt no dusmām. Katrā ziņā viņi bija, kuram būtu tā reakcija, bet tas bija kaut kas pilnīgi šokējošs. Tas bija kaut kas tāds, viņš tiešām to pateica? Viņš tiešām tā saka? Tas bija kaut kas, viņi pat nebija iedomājušies, ka kāds cilvēks varētu kaut ko tādu pateikt, kā Jēzus pateica. Tas bija kaut kas pilnīgi nepieņemams un neaptverams, kā Jēzus viņiem vairākas lietas atklāja, un tajā skaitā arī šo stāstu par žēlsirdīgo samarieti. Un šeit ir tas stāsts, ka ir problēma, šis cilvēks guļ pusmiris. Un jebkurš saprātīgi domājošs kristietis un arī pat tie jūdi, viņi saprot, ka, ja cilvēks ir sasists, ja viņam ir problēma, viņam ir grūti, viņam būtu nepieciešams palīdzēt. Mums, kā Dieva bērniem, kā kristiešiem, vai arī viņiem kā izrēlēšiem, būtu jāpalīdz šim cilvēkam. Tas būtu tikai normāli palīdzēt cilvēkam, kurš nevar pats parūpēties par to savu fizisko stāvokli. Un te bija teikts, ka viņš ir pusmiris.
un viņš guļ. Un tādā veidā viņš ir atstāts aplaupīts, viss atņemts un uz kaut kādu vientuļu ceļu tur guļ. Un tad iet garām tas cilvēks, kuram pirmajam būtu jābūt debesu valstībā. Ja Izrēlā tajā laikā cilvēki domātu, kas tad ir tas, kam tiešām būtu jābūt debesu valstībā, nu tad tas ir šis cilvēks, kurš iet pirmais garām šajā Jēzus stāstā. Un mēs varam padomāt par to, kas varbūt mums liekas, kas tad būtu tas, kas mūsuprāt ir tas perfektais cilvēks, kuram būtu jābūt debesu valstībā. Bet, jā, varbūt arī mūsu laikā nav tik traki. Grūti to teikt, ka mēs būtu tik ļoti pārpratuši. Es ceru, ka mēs neesam tik ļoti pārpratuši to, ko tad Dievs sagaida no cilvēkiem. Bet katrā ziņā šeit var redzēt, ka Jēzus viņiem parāda, ka viņi bija ļoti pārpratuši to, kāds ir šis debesu valstības ideālā cilvēka portrets, kādā viņam būtu jāizskatās. Un, jā, šajā stāstā pirmais iet garām priesteris, otrais iet garām levīts, kas ir arī tempļa kalpotājs. Un trešais, un viņi ap divi vienkārši ignorē to cilvēku. Viņiem vienalga, viņi pilnībā ignorē tādas pamatlietas, kas būtu jādara pret savu līdzcilvēku. Un tad trešais iet garām tas, par ko viņi teiktu samarietis. Tas viņiem bija kaut kas pretīgs vienkārši. Mums tā nelikās, mēs to nesaprotam, kāpēc tā bija, bet viņiem samarietis, viņi ar samariešiem nesarunājās. Viņi ar samariešiem neēda pie viena galda. Viņi tajā stāstā, kur ir Jēzus un sieviete pie šīs akas, samariete, ja jūs esat lasījuši to stāstu Jāņa evaņģēlijas 4. nodaļā, man šķiet, tas bija pilnīgi pārsteidzoši, ka Jēzus ņēma ūdeni, ko viņam deva šī samariete, jo tas bija pilnīgi nepieņemami. Jo, protams, tas fakts, ka viņš ar viņu sarunājās. Samarieši viņiem bija kaut kas nicināms, kaut kas atmetams, kaut kas sliktāks par sliktu. Pats sliktākais cilvēks, kādu mēs varētu iedomāties, tas priekš jūdiem bija samarietis. Un ja es šajā stāstā pasaku, ka samarietis ir labāks par levītu, un viņš ir labāks par priesteri. Un es brīnos, ka viņi nemet viņam uzreiz ar akmeņiem, jo tas bija kaut kas, tas bija pilnīgi šokējoši un kaut kas pilnīgi nepieņemams. Mums ir tiešām grūti to saprast, jo mēs dzīvojam šobrīd tādā laikmetā, kur vismaz ārēji ir tolerants. Viņi īstenībā ir tikai ārēji šī tolerants un tāda pieklājība, bet nav tāds atklāts nicinājums pret kaut kādām cilvēku grupām, un tas mums kā 21. gadsimta Latvijas pilsoņiem un jauniešiem tas liekas nepieņemam, ka kāda cilvēka grupa varētu vienkārši tā nicināt, kā viņi tajā laikā nicināja samarieti. Un viņi tiešām priecīgāk, ka viņi redz, ka samarietis ir ja tas būtu, šeit nav teikts, kāds bija tas cilvēks, kurš bija tur ievainots un sasists, vai viņš bija jūds vai samarietis, bet viņi būtu priecīgāk redzēt, ka tas samarietis tur guļ sasists, un viņam ir slikti, nekā ka viņam ir labi. Jā. Bet šajā stāstā šis samarietis tika parādīts kā tas, kurš ir labais, nepārprotam. Tas, kurš palīdz, tas, kurš rūpējās, tas, kurš ir labāks par šo priesteri un par šo levītu. Un tad Jēzus viņam pašās beigās pašam pajautā, kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bija tas, kas iekrīt laupītāja rokās. Un šeit tik labi vienkārši Jēzum tika uzdot šis neatbildamais jautājums, bet viņš pasaka šo stāstu, un viņš viņam pasaka tādu jautājumu tam gudrajam skolotājiem, kas gudrais skolotājs vienkārši ir iedzīts stūrī, un viņam nav ko atbildēt. Viņam būtu jāatbild samarietis. Bet viņš nevar. Viņš nevar pateikt samarietis. Nevar pateikt samarietis, bet kaut kas jāatbild, jo šajā stāstā ir pilnīgi skaidrs, un viņš saka, tas, kas parādīja viņam žēlsirdību. Tā vietā, lai pateikt samarietis, viņš pasaka tas, kas parādīja viņam žēlsirdību, un Jēzus viņam saka, ej un dari arī tu tāpat. Un šeit vairs nav turpinājums, jo kā tad vēl turpināt, ir vienkārši nomesta atombumba, un nav ko teikt vairāk. Jā, un kāpēc šis ir stāsts par piedošanu? Es domāju, ka šis ir stāsts par piedošanu, tāpēc, ka jūdi nespēja piedot samariešiem. Droši vien arī samarieši nespēja piedot jūdiem, un kaut kur arī tās cīņas notiek joprojām. Mēs zinām, ka tagad Izrēlā tur palestīnieši karo un tādi, tur varbūt vēl citas lietas iesaistītas, bet jebkurā gadījumā tur jau jāstāsta uz veco derību apkai, kas tās bija ciltīm un kas bija Ēzavs un Jēkabs un kā tur tas viss izveidojās, bet tam vairs nebija nozīmes, kā Jēzus to parādīja un atklāja, tāpēc, ka viņi bija cilvēki.
Viņi bija dieva radīti cilvēki, tādi paši, kā jūti, tādi paši kā samarieši, ja es sacīstu, nav nekādas atšķirības. Lai gan viņi iedomājas, ka ir tieši otrādi, kad Dievs šķiro cilvēkus. Bet Dievs nešķiro cilvēkus, neatkarīgi no tā, kur viņi ir un kādi viņi ir. Un jā, šis stāsts par to, ka jūdiem vajadzēja piedot samariešiem. Un samariešiem vajadzēja piedot jūdiem. To aizvainojumu, kāds viņiem bija vienam pret otru. Un nolikt katrā ziņā to malā uz to brīdi, kad otram cilvēkam ir vajadzīga palīdzība. Un šīs vispār cilvēciskās vērtības šeit Jēzus parāda. Jā, tāpēc domāju, ka tas ir stāsts par piedošanu. Es domāju par to, kā mēs varētu to attiecināt uz mums. Tagad mums ir arī laiks liecībām, kur jūs varat padalīties ar savām liecībām, savām domām, vai kaut ko piekomentēt pie šī, ko es stāstīju, vai tā, ko mēs izlasījām. Man, domājot par to, bija grūti iedomāties par tādu analoģiju savā dzīvē, kas būtu kā šis samarietis, bet kaut kādas lietas es varbūt padomāju, bet varbūt kāds no jums varētu tagad kaut ko pateikt vai pakomentēt. Vai nu par šo, vai kāda jums ir liecība par to, kā jums ir gājis ar piedošanu, kas jums varbūt ir izaicinājumi, vai arī kas sanāk forši saistībā ar piedošanu, vai ar to, kā mīlēt nemīlamo, mīlēt to, kur ir grūti mīlēt. Es gaidu vēl 15 sekundes, un tad es izsaukšu vārdus tiem cilvēkiem, kurus es pazīstu. Man ir daudz. Var izstāstīt savu nelielu stāstu par piedošanu. Man ļoti grūti vispār iet ar piedošanu draudzību, un tā ir tā tēma ļoti, kas iet ļoti no pašas bērnības, jo ar draudzību ļoti grūti man gāja. Un tas vislielākā piedošana, ko man sanāca piedot tikai pēc 13-14 gadiem. Tas ir ļoti, iet kā mazs bērns, kad gāju pamatskolā, man bija draudzenes, bet viņām ļoti patika, teiksim tā, kā bērni mēdz būt, tur ņirgāties, aizvainot, aizskat, un es kā tāds cilvēks, kurš ļoti ņēma to visu pie sirds, man ļoti tas nepatika, un bija aizgājis pat līdz tam, kad uz skolu sauca policiju. Un viņiem vajadzēja rakstīt paskaidrojumu par emocionālo un fizisko vardarbību. Un tajā momentā es ļoti neteiksim, nebija, ka ienīdusi, bet man negribējās ar viņiem nekontaktēties neko. Un tā piedošana, pagāja 13, 14 gadi, un es ieraudzīju internetā, ka tā meitene viņai dzīvē pašai grūti iet par to psihiatrisko slimnīcu vai kur viņa tur. Un tikai tajā momentā es sapratu vispār par to piedošanu, kas tas tāds ir. Un tad beigās tikai tad es patiešām piedevu. Un tā arī šobrīd ir tā, ka ja kaut kas notiek, es ilgi neturu ļaunu, jo mums māca piedot, un es ātri piedodu, un es vienkārši mēģinu saprast tā cilvēka domu, un varbūt tās, kāpēc viņš tā dara, un varbūt tās, ja viņam ir kaut kāds tāds iemesls palīdzēt, varbūt tam cilvēkam kaut kā tikt pāri, tā apmēram. Tāpēc, tā draudzība un piedošana ir tiešām ļoti tāda aktuāla manā dzīvē, tāds neliels stāstiņš. Paldies, liels, jā. Vēl kāds stāsts? Es varu nedaudz es vienkārši to arī pārdomāju vispār par to, cik viegli vispār nāk piedošana, tā uzdrīkstēšanās iet un lūgt piedošanu. Vai viens ir lūgt piedošanu, otrs ir arī piedot citiem, cik grūti vispār ir tas sevis nolūkšana malā un
un atzīt to, ka viens, jā, ka neesi vienmēr darījis, ka neesi darījis pareizi. Un pieņemt arī to, ka tas otrs cilvēks tajā brīdī, reizēs cilvēki pat varbūt to izdara, kaut kā pār mums izdara neapzināti. Viņi pat neapjauš to, ka tas vārds, ko viņi pateikuši, varbūt tās mēs esam uztvēruši kaut ko to jūtīgāk nekā tas ir, nu, bijis domāts kaut kā savādāk. Un es domāju, arī tādā ziņā jāvadās, jāapzinās, jāsaprot un jāspēj piedot, kaut arī tas cilvēks nav domājis neko ļaunu ar to. Mhm. Jā, jūs man dzirdat? Jā. Jā, brauc vienkārši pie stūres, bet es gribēju arī piebilst tam, ko Oskars jau teica, un padalīties arī ar tādu pieredzes stāstu, kas līdzīgs arī jau bija, ko izdalīja. Kad es biju mazāks, man bija 7 gadi, un bija viens draudzē pasākums, un es uzvedos ļoti stulbi, godīgi sakot, un es to pats pēc tam tikai sapratu, un viens cilvēks vienkārši man nāca tā kā, un gribēja man pamācīt, viņš bija par mani krietni vecāks jau. Un nāk man pamāc, un es to uztveru kā ļoti milzīgu aizvainojumu. Un es bez mazliet teicu tā, ko tu te izliecies kā svētais, un es ļoti ļauni izrīkojos par to cilvēku. Ļoti, un pēc tā atgadījuma es ar to cilvēku, es jūtu tā kā no viņa tādu, tā kā, es nezinu kā, kad viņš ir uz mani apvainojies, un es tā kā neskatīju neko sliktu savā rīcībā, un es pret viņu, un tā tas viss vilkās, un kaut kāds 12 gadus, un tikai pirms kāda mēneša, visu laiku par to cilvēku, es vienkārši, kad par to cilvēku kāds kaut ko teica, vai kaut kā tā man iekšā uzreiz tāds, es nespēju piedot, un ļoti tāds asas sajūtas, un es domāju, ka tas cilvēks ir stulbs un tā tālāk, un iekšēji tādas man domas. Bet es, protams, saprotu to, ka tas nav pareizi tā man rīcība. Lūk, un man daudz cilvēku arī teica, varbūt tev vajadzētu ar to cilvēku izlīgt reiz par visām reizēm, jo man bija ar viņu saskarsme, tā kā vēl joprojām, tā kā ir saskarsme vienkārši bija, bet es to ļoti tā jau atklāti rādīju, kad kaut kas nav labi, un tas cilvēks arī pret mani, un man visu laiku bija tāds, bet ja tas cilvēks pats pret mani ir tik, tā kā nespēja piedot un tik ļauns un tā tālāk, tad es arī, kāpēc man būtu kaut kas jādara. Un tad vienreiz es zināju, ka bija viens pasākums, kurā es to cilvēku atkal satikšu, un es zināju, ka, man būs tā kā jāsveicinās ar to cilvēku, un es pirms tam biju vienkārši tā Dievam lūdzis, tā kā, lai viņš to vada, un es zināju, ka man jālūdz, tā kā, lai Dievs man piedod visu, kā es rīkojos, bet es to nelūdzu, jo es negribēju, un tad sanāca tā, ka tajā pasākumā vienkārši tas cilvēks pie manis pienāk un ar smaidu sejā mani apskauj, un pirmo reizi tā kā es no tāda cilvēka kaut ko tādu, ieraudzīju, sajūtu, un tad man bija tāds kauns par manu rīcību, un tā kā es ar to cilvēku runāju, un es jūtu, ka viņš pilnīgi tā kā nulle, nekas nebūtu bijis. Un tad es tā domāju pēc tam, cik briesmīgi vispār, ka tur kaut kādu rūgtumu, cik gadus, un es neteiktu, ka bija rūgtums, vienkārši bija nepatika un negribēšanās. Negribu tā kā to cilvēku par to cilvēku kaut ko dzirdēt vai zināt. Un tad pēc tās reizes man pilnībā arī tā kā, nokrita tāds akmens no sirds, un es arī lūdzu Dievam piedošanu un tam cilvēkam, un tas viss tā kā beidzās, bet es sapratu, ka vairāk nekad nedrīkst to visu turēt iekšā, un uzreiz tas ir jāatrisina, lai arī cik tas nepatīkam būt, un jālūdz arī jāatzīst pašam savu vainu. Tā es sapratu, un gribēju padalīties, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet tas, kad sanāk, tad ir ļoti labi sajūta. Jā. Draudzē tas ir izaicinājums, jā, tā var gadīties. Kad kaut kādas lietas notiek, un tad tie cilvēki vairs nesarunājas vienkārši un sāk kaut kā nepārāk labi viens otru skatīties. Tur bija tas teiciens tāds, ka mēs nonāksim debesīs, mums būs 2 pārsteigumi, viens par to, ka mēs esam tur, un otrs par to, kas vēl ir tur. Tas varbūt tur nav kā teoloģisku domu no tā izvilkt, bet tas tā jokam, jā, bet
Man arī līdzīgi bijis tādi gadījumi, kad kaut kas tā ievelkās kaut kādas lietas, un pēc tam ne te īsti runāt par to. Varbūt otram vispār tas neliekas aktuāli. Un citreiz arī es esmu kaut ko pateicis, tas otrs par ko tu runā, un tā, un saprot, viņš vispār par to nebija domājis, un tā viņam tā nelikās kā man. Un, jā, tas ir, es arī to saprotu kā izaicinājumu manā dzīvē, kad, lai uzturētu labas attiecības ar tādā veidā gan draudzē, gan citreiz darbā. Tas ir cilvēkiem, kuriem varbūt nav tāds tiešs lietas jādara, bet tā ilgstoši satiek, un, jā, kaut kas ir palicis, jā. Un, protams, arī vēl tāds izaicinājums, kas mums ir visiem, ir tas, ka, Madara, čau. Izaicinājums ir tas, ka vajag arī nospraust reizēm kādas robežas ar cilvēkiem, kad mēs piedodam, bet tomēr, ir jāsaprot, kādā veidā mēs varam un vai mēs varam turpināt attiecības uz priekšu. Un tas ir izaicinājums, priekš manis laikam tas, ka es pārāk liels tās robežas nospraužu. Labi, ok, viss kārtībā, bet, es tā atturos ar to cilvēku vispār kaut ko turpmāk darīt un tā, un vai negribu tikt sāpināts, vai arī kaut kā varbūt pat liek sāpināt viņu un ar savu kaut kādu attieksmi, jo man grūti ar viņu, man viņš tā, tā nepārāk. It kā nekas tāds, bet, tā nepārāk. Un, jā, tas ir, es saprotu, ka tas nav pareizi, jā, tādā veidā, un arī jo vairāk mēs pieaugam un kļūstam tādi nobriedušāki, jo tomēr mēs tās robežas varam palikt kaut kur tālāk, jo citi mums nevar nemaz tik viegli, aizskart un sāpināt, un tā jau būtu jābūt, ja mēs tomēr neesam tādi kaut kādi emocionāls bumbas, kā kaut kas tiek pateikts ne tā, vai kāds ne tā pastījās, mēs visi apvainojamies un tā, ja. Jo mēs skatāmies citiem cilvēkiem pēc tā, kā viņi rīkojas, bet uz sevi mēs skatāmies pēc tā, kā mēs domājam, pēc saviem nodomiem. Bet, jā, cits jau arī varbūt domāja labu tikai un sanāca vienkārši, sanāca tāpat kā mums sanāk. Pateikt kaut ko tādu pārāk labu. Tad, ja kādam nav kaut kas tiešām, ko ļoti gribas tagad pateikt, ja ir, tad var pateikt. Jā, lūdzu, kuram ir, lūdzu, sakiet. Es tikai gribēju padalīties ar tādu grāmatu, kuras nosaukums angliski ir Forgive to Live, jeb piedod, lai dzīvotu. Un viņa, diemžēl, nav tā grāmata latviski vēl, bet, ja kādam gribās lasīt vairāk par piedošanu, tajā grāmatā ir 56 tādas tā kā lasījumi, un katra lasījuma beigās ir 2 jautājumi. Un mans vīrs saka jums čau. Un katra lasījuma beigās ir 2 jautājumi, kas ir tādi jautājumi, kas tev ļoti liek domāt par to, kas īsti ir tā piedošana. Un katrā lasījumā ir kaut kas piemērs no Bībeles, un tad tur ir aprakstīts kaut kas, kāds dzīves stāsts, piemēram, vai iztiesāts tas Bībeles piemērs, ko tas nozīmē. Un es atceros, tad, kad es to grāmatu lasīju, pirms pāris gadiem viņa nonāca manās rokās, man ļoti palīdzēja viņas aprast, vairāk par piedošanu, cik piedošana īstenībā ir, ka tā sākas, turpinās un beidzās ar mani. Ka tam īstenībā nav saistība vispār ar to otru cilvēku, ka īstenībā tam ir visdziļākā ietekme uz mani tai piedošanai. Ne tam, ko tas otrs cilvēks pateica, izdarīja kā, bet tieši to, ka tas ietekmē mani visvairāk. Un bija divas lietas, ar ko es padalīšos no tās grāmatas, bija tādas. Tur bija tāds citāts, ka tur bija teikts, ka gudrs vīrs steigsies piedot, jo viņš saprot, cik vērtīgs ir laiks, un viņš nevēlas to laiku izniekot, ciešot par kaut ko, kamēr viņš nav piedevis. Es ceru, ka jūs sapratāt to galveno domu. Un otra lieta, ko es no tās grāmatas iemācījos, un arī, kas man tā ļoti atvēra Dieva raksturu manā dzīvē priekš manis, bija tas, ka, un tur bija rakstīts, ka tad, kad mēs iemācāmies, saprotam un izdzīvojam piedošanu nevis kā kaut ko, kas mums ir jādara obligāti, bet gan kā kaut ko tādu, kas ir daļa no mūsu rakstura, tad tā ir vis tā kā tiešākā līdzība Dievam,
jo neviens cits nepiedod tā, kā piedod Dievs. Un dzīvnieki nevar piedot, un koki nevar piedot, nekas šajā pasaulē cits nespēja to piedot. Un ka piedošana ir viena no viscēlākajām līdzībām, kādā mēs esam radīti. Respektīvi, mēs esam radīti Dieva līdzībā, un tā piedošana ir viena no viscēlākajām izpausmēm tai Dieva līdzībai. Tas bija tas, ar ko es gribēju padalīties, kas manā grāmatas versijā te vēl blakus ir pierakstīts, wow, kā tā var būt, ka es to tā nekad nebiju salikusi kopā, un toreiz, kad es lasīju, es atceros, es domāju, wow, ja es uz to skatos nevis uz kaut ko tādu, kas man ir jādara, bet gan kā uz izpausmi tajā, kas es esmu, ka es esmu daļa no tās piedošanas, tad tajā atklājās tas, ka es esmu radīta Dieva līdzībā. Un man tas mainīja ļoti, ļoti manu dzīvi tajā mirklī un tajā procesā un tajā izpratnē par piedošanu. Un, jā, es iesaku, ja jums ir iespēja, jūs gribat varbūt aizņemties no manis vai arī iegādāties, es jums varu vēlāk pastāstīt autoru un nosaukumu, ja jūs gribat angliski viņu lasīt. Varbūt kādu dienu būs latviski, kas to līdzīgi. Jā, tas ir viss. Paldies. Tad mums vajadzētu sadalīties grupās tagad. Es arī ieliku čatā jautājumus, kurus jūs varat apspriest savās grupās. Un, nu jā, tad kāds mums sadalīs. Jūs varat apstīties visi tagad tos jautājumus. Mēs varam arī ātri nolasīt, kā tu parādi mīlestību tiem, ar kuriem tev nav nekā kopīga, kā tu nodrošini stabilitāti savās attiecībās ar draugiem, un kas ir nepieciešams, lai draudzība būtu ilgstoša. Tad variet padalīties, un tad jau tiekamies atpakaļ pēc 10 minūtēm. Nu, ko visi ir atgriezušies, ja, no savām grupiņām. Tad, jā, ceru, ka jums jauki gāja grupiņās parunāties kaut ko nedaudz, cik nu bija laiks. Tad, jā. Nākamajā reizē, kas būs jau rītdien, būs temats mīlestība, uzticības sastāvdaļa. Tā visu laiku ir par mīlestību, un rītdien tieši uzticība un mīlestība. Mīlestība, uzticības sastāvdaļa. Tāds ir nosaukums. Vēl pirms dodamies projām un pirms noslēdzam ar lūkšanu kopīgo, ir aicinājums, protams, arī mums katram pielūgt. Es domāju, ka katrs arī vakarā kādu lūkšanu pasaka, īsāk vai garāk, varbūt jau gultā un acis krīciet. Bet, jā, padomāt par to, kas varbūt ir tas viens cilvēks vai viens attiecības, ko jūs gribētu, vai tā, ko mēs runājam un arī klausīmies un liecībām iedvesmojamies, ar ko jūs gribētu uzlabot attiecības, kuras, nav tāds īpaši labs, varbūt tur ir bijis kaut kas tāds neforšs vai kaut kā tā. Un, tad arī to izdarīt, jā. Padomāt, un varbūt tur vajadzīgs lūgt, varbūt arī lūgt un kaut ko darīt, jā. Lietas labā. Tagad padomājiet par vienkārši vienām attiecībām, kuras jūs varētu uzlabot un, jā, vai piedot, vai saņemt piedošanu, vai vienkārši izrunāties, lai tās attiecības būtu foršākas. Jā, tad mēs varētu noslēgt ar lūkšanu. Tā, kur man te ir Vika. Vika, vai tu varētu lūdzu pielūgt? Dārgā Debes Tēvs, tev pateicos, ka tas mums dāvājusi laiku būt kopā šeit un visiem pieslēgties un klausīties, ko Dāvis bija sagatavojis. Arī pateicos, ka tu mums piedod, un tāpēc es tev spēju piedot citiem. Es arī lūdzu, lai arī ir kādam kādas nesaskaņas, tad palīdz mums rast mieru sirdī un sakārtot tās lietas. Es arī lūdzu, lai tu mūs pavadi ar savu garu atlikušajos darbos, kā ir nedēļā, un tad lūdzu pasargā mums arī šajā vakarā. To es lūdzu tavā vārdā. Āmen. Paldies, ka piedalījāties, un lai jums jauks vakars.